Latvijas zelta talantiem iemirdzēties palīdz zelta zivtiņa. Jā, tieši tā, mīlestības himna. Dziesmas vārdus šai dziesmai sarakstījusi pati Edīta Pjafa. Viņa veltīja šo dziesmu savai mūža mīlestībai, bokserim Sardānam. Un tapa šādi vārdi. Debesis virs galvas var pazust, vai zeme zem kājām. Man vienalga, ja vien tu mani mīli, ja vien mīlestība piepilda manus rītus, un es varu būt tavos apskāvienos. Ja kādu dienu pasauli man tev atņems, man vienalga, ja vien tu mani mīli, un tad mums piederēs mūžība. Jo vai tu tici, ka Dievs debesīs savieno tos, kas mīl? Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. Peu m'importe si tu m'aimes, je me fous du monde entier. Tant que l'amour inonderait mes matins, tant que mon cœur frémira sous tes mains. Peu m'importe les grands problèmes, mon amour, puisque tu m'aimes. J'irai jusqu'au bout du monde, je me ferai teindre en blanc si tu me le demandais. J'irai décrocher la lune, j'irai voler la fortune si tu me le demandais. Je régnerai ma patrie, je régnerai mes amis si tu me le demandes. On peut bien rire de moi, je ferai n'importe quoi si tu me le demandais. Si un jour la vie t'arrache à moi, si tu meurs quand tout soit loin de moi, dans le bleu, dans toute l'immensité, dans le ciel, plus de problèmes. Mon amour, crois-tu qu'on s'aime? Qui Šarmantā un apburošā Inete Rudzīte no Rīgas. Zāle man tā liekas pat neelpoja. Es ceru, ka skatītāji arī neelpoja. Kā bija? Vai viss izdevās? Es domāju, ka es nodziedāju.
Žūri ar tādu domīga, apcerīga. Es domāju, ka viss ir izdevies, vai ne? Es domāju, jā. Jāni, tavs viedoklis. Mans viedoklis. Zini, ļoti skaisti. Ļoti skaists priekšnesums un debešķīgs Kaspara Gulbja. Jā, pavadījums, manuprāt, tev ir viens no vislabākajiem Latvijas akordionistiem pie sāniem. Taču turpinot to manu, nezinu, kas man iekodas pēc pauzes tādu netik pozitīvo lietu, man kaut kā liekas atžgārni. Mēs meklējam talantus un es pirmais ierakstu tavu uzvārdu Google un izlec tavu mājaslapa, un te ir kontakti un tādas lietas, un pēc tā es spriešu, ka tu diezgan profesionāli jau faktiski ar to dziedāšanu nodarbojies. Vai tas tā ir? Ir tā, ar manu dziedāšanu ir tā, ka es sāku dziedāt jau ļoti sen, un es pametu dziedāšanu uz kādiem 10 gadiem. Un tad es atsāku, var teikt, 2 gadus atpakaļ es atsāku dziedāt un atsāku veidoties, teiksim, kā dziedātāji, atsāku, jau drusku senāk atsāku meklēt savu stilu mūzikā, kas tas ir, ko es gribu darīt. Es piedalījusies ļoti daudz projektos, tiešām tas ir tiesa. Un, un tad, kādus 2 gadus es tā kā jau kaut kur esmu parādījusies un kaut kur, var teikt, teiksim, kā tad ir? Ja tu esi kaut kur jau pa pusei slavens, tad tu vairs nedrīkst kaut kur tā vairāk rādīties televīzijā, tad sanāk. Tas, ko es teiksim, tiešām skatītājiem arī izlemšanai, tas, lai paliek, jo no manas puses ļoti skaists priekšnesums, tu ļoti skaisti dziedi. Bet lai katrs balsojot, lai domā, cik tas ir godīgi pret pārējiem, vai tas ir godīgi vai nav godīgi. Jo es pilnīgi pieņemu, ka ļoti daudziem cilvēkiem nav nekādu pretenziju pret to. Es arī savu viedokli varbūt nepaudīšu, vienkārši es vēršu uzmanību uz to, ka tu jau faktiski esi jau māksliniece ar savu pat mājaslapu un koncertu grafiku. Droši. Paldies, Jāni. Jāna, lūdzu. Tas būtu ļoti jauki, ja tā būtu tik skaisti skanēt, kā Jānis saka. Pirmkārt, man ļoti patika tas, ko jūs teicāt savā vizītkartē, un es varu tikai un vienīgi pievienoties tam, ka šis šovs nav tikai bērnu un jauniešu privilēģija. Ja kāds pieaudzis cilvēks, teiksim tā, tiem, kam pāri 20, 22 vai 23. Paldies, Jāna. Var saņemt. Paldies. Var saņemties un aiziet uz skatu un pieteikties šovā, aiziet cauri atlasē, tad lai arī iet un dara, ja. Daļēji, protams, es varu piekrist Jānim, ja. Man tiešām ir tā sajūta, ka tu esi pārliecināta par sevi, tu sevi māki pasniegt, tu sevi nes un tu radi atmosfēru. Un tas, ko tu radīji, man ļoti patika. Paldies. Paldies, Jāna. Agri. Es gribu atgriezties pie Ventspils dejotājām. Tev pietrūka stūrītī viens pārīts, vai ne, kas dejo? Es gribu atgriezties pie tā komentāra, ko es teicu, jo es teicu, ka priekšnesums sastāv no, sākot no kostīm, no kompozīcijas, no frizūras un pašas dziesmas šī gadījumā, ja? Tad es varu pateikt, ka šeit bija viss pilnīgi, pēc manas saprašanas, pilnīgi ideāli. Jūs esat kolosāls duets. Tā. Un man tas viss ļoti patika, un es domāju, ka Inet uz savu talantu es tiešām jau krietni skaisti attīstījus, un es tev novēlu tā turpināt. Paldies. Paldies. Agri, tad 10 sekundes zvaigznē. Lai lido tā zvaigzne. Paldies, Agri. Jāna, tavas 10 sekundes. Skatītājs ir kungs un ķēniņš un valdnieks. Tieši tā, Jāni, un tavas 10 sekundes. Es par šādu dziedāšanu nevaru neiedot zvaigzni. Bravo! Visas 3 zvaigznes. Paldies, Ineta. Paldies jums.
Latvijas zelta talantiem iemirdzēties palīdz zelta zivtiņi.